Dombrovska kungam. Presa bija daudz informācijas par vienu lielu, milzīgu iepirkumu ap 10 miljoniem. Ar 10 miljonu tas iepirkums tie saucamie oranžu skolēnu autobusi, kur bija plānots iepirkt 110 autobusus. Galu galā tai konkursa, milzīga konkursa, viena firma, Dominiks, kur piedāvā Mercedes autobusus, viņi vinē un iegādā, es tūlīt pabeigšu. Viņi plāno iegādāt valstī 79 autobusus. Tai pašā laikā apvienība Vienotība izra savu ofisu. Krišna Baranā ir 3. Tas ofis pieder īpašnieci Dominikam. Man te jautājums cienījamai Dombrovska kungam. Vai jūs šeit nesaskatāt interešu konfliktu? Tātad, te es gribētu skaidri pateikt, ka šie jautājumi ir savstarpēji nesaistīti, un šo ofisu mēs īrējām par tirgus cenām un par to arī maksājam, kas attiec uz autobusu iepirkumu. Tad tur tiešām, manuprāt, bija ļoti dīvaina sakritība. Šī gada sākumā parādījās publiskā informācija, skandāls ASV, kādā veidā Mercedes strādā kukuļojot daudzu valstu, arī Latvijas amatpersonas, lai tās iegādātos Mercedes autobusus.